pārsvarā gadījumos līdz tai šķiršanās momentiem mūs ir novedusi tā komunikācijas problēma vai nespēja vai nevēlēšanās komunicēt, ja? Tātad, ja mēs pārkāpjam šai te robežai tīri psihiski, mums vairs nav atpakaļ ceļa, ja? Tātad ir, teiksim, tas kauss ir pilns, ja? Vai spainis, vai mērs ir pilns, ja? Ir zaudēta uzticība, ja? Šajās te attiecībās. Tā, ka mēs esam kaut ko savākušies, katram būs savs tas līmenis, ja? Vīrietim tur, nezinu, kaut kāds tur cieņas, goda, varbūt aizskaršana sievietei, tur kaut kādu tur aizvainojumu varbūt sakrājušies tik daudz, ka viņi vairs nespēja viņus sevī turēt iekšā, viņi vairs negrib redzēt to cilvēku, kas viņi tik daudz tur ir apbižojis vai sitis tur varbūt vai vēl kaut ko darījis, ja? Vai pazemojis kaut kādā veidā, tur, nezinu, kaut kur. Katram ir savs tas limits, ja? Jo tas viss notiek, tad, ka mēs neapzināmies tos savas lomas, ja? Rezultātā mēs sākam šādi uzvesties, viens otru traumēt, ja? Patiesībā sevi traumēt, un otrs reaģē mums pretī, un tā tas ir nebeidzams ritenis sākās, ja? Tā. Un praktiski no tā stāvokļa nav iespējams atgriezties atpakaļ, un tad mēs lemjam par to šķiršanos, bet vienīgais variants, ka tas ir, ja mēs savas attiecības paceļam augstākā līmenī. Ja, tad augstāks līmenis, tas ir, ka mēs apzināmies kaut ko, kas patiešām ir svarīgāks mūsu attiecībās nekā tas, par ko mēs strīdamies, kasamies, tur plēšamies, vienalga, ko mēs tur darām. Ja. Lai to apzinātos, mēs atgriežamies atkal pie vērtību sistēmas. Ja. Tad vai mums vērtību sistēma ir sakārtot, un pie tām vērtību sistēmām būtu jāsakrīt. Tikai tad mēs tiksim pāri šim te nepārkāpjamajam slieksnim, ja, pie kura mēs esam nonākuši bojājot tās attiecības. Ja mēs nevaram to pacelt, ja mēs neesam spējīgi komunicēt un izprast savu vērtību sistēmu un vienoties par to, kas te patiesībā mums ir svarīgi, ja, tad ir jāšķirās. Tad neko tu neizdarīsi, tu vari tur grozīties, staigāt pie psihologiem, psihoterapeitiem, meklēt risinājumus, tur, nezinu, pāru konsultācijas vispār, jo tas nepalīdzēs, tāpēc, ka tu neredzi jēgu, kā augstāk sākt iedarboties ar savu dzīves biedru. Bet man uzreiz konfrontējušais jautājums, vai ir iespējams pacelties augstāk, bet tik un tā izšķirties? Pacelties augstāk un izšķirties, tad tu runā noteikti par vienu cilvēku. Jo abi cilvēki, ja pacelsies augstāk, ja viņiem ir mērķis kopīgs, uz ko viņi dodās, tad kāda jēga ir izšķirties? Var jau pacelties augstāk, bet nebūtu vairs kopīgi mērķi, varbūt. Tad jautājums, vai mēs pacēlāmies augstāk, vai mēs savu ego pacēlām augstāk. Katrs un nolēmām, labi, es necīnīšos ar viņu, nemeklēšu kompromisu un iešu savu ceļu, viņš iet savu ceļu.